22. janvārī folkreises Ziemaskauss viesojās Mūsā, ļaujot tik vienam šī demokrātiskā sporta veida cienītājam izbraukt pa Eiropā atzītu autokrosa trasi. Turklāt pārsteigumi bija uz soļa. Piemēram, sacīstas vidū uz savu kādreizējo auto kā pircējs pieteicās agrs upītis. Oranžais Žigulis pēc sacīstas nonāca upīšu īpašumā. Tātad nākamajā posmā, Brānguļos, gaidiet viņu parādīšanos līderu vidū. Taču kā jutās auto tā brīža saimnieks Normunds Kārkliņš, trasē dodoties ar auto, kuru atpirks. It kā negribējās tikko jaunas riepas un viss, bet uz priekšu it kā ir doma. Komandas biedrs tomēr, it kā, es domāju, nākošā gonkā sēdējuši te patāstinī mašīnā iekšā. Var jau izvairīties, tā teikt, ieliec kārtīgi kupenā, būs sadalzīt, var jau atteikties. Pietiks jau raunas kūleni, es domāju, ka šoreiz nevajadzētu tā darīt. Jā, kā vispār, Mūsa? Slideni, bez riepām te nav ko darīt. Bišķiņi varēja tā, nav saķeri, ir bez saķeri. Slidenais segums daudziem sagādāja galvas sāpes. Kaut vai vienā no priekšrocieniem pilnīgi visi startējošie attapās kupenās. Visvairāk nepaveicās Vladislavam Bergmanim. Pirmoreiz dzīvē startējot ar priekšpriedziņu, jau pirmajos 100 metros nopietni sabojāts auto. Pa priekšu bija mašina, aizmugurē tā bija un iznāca tā, ka es nekur nevaru izbraukt. Man iznāca tā, ka tikai, iebraukt tajā mašinā un viss. Skaidrs, jums tā lielākā kaita, jā. Radiators laikam tagad ir amputēts. Pa 5 minūtēm paspējam nopirkt radiatoru. Šeit netalu Bauska, tagad atkal to ielikam un bez ventilatora ar piečku braucam tālāk, viss normāli. Ziemā viss salons silts, viss normāli. Ko vēl tad vajag? Labi, ka laiks tās, nekarstas motors. Nekas pēc sacīstas Bergmaņa ģimene iegādājās jau otru auto nedēļas laikā, izlauzējot to starp rekordlielu pircēju skaitu. Gribētāji bija veseli 12. Tad nākošais Bergmaņiem būs rezerves auto. Līdzīgi kā Vladislavs Bergmanis, debitants statusā bija Induls Ločmels, pirmais vēstnieks folkreisā no Kalnciema puses amatieru žiguļu braucēju pūciņa. Rezultātu protokolos Ločmels fiksēts kā 3. pirmspēdējās iespējas braucienā, taču dzīvē tika rādīts cits sniegums. Starp aizmugures piedziņas mašīnām viņš bija skatāmākais. Ar pakaļ jautrāk. Ir visu laiku ko darīt. Citas trajektorijas ir labi. Jauda vispār pietiek. Spēj pedālu maigāk spaidīt un būs labi. Bet, redz, tagad pievīla elektrība. Cerams, sataisīs. Bet tās savas izredzes kaut kur redz te vietas sev? Vieta ir vispār tajā atmosfērā. Vispār te būtu kāda, te nav tik svarīga kāda vieta. Te ir foršs pasākums un gribas, lai vairāk tādu būtu. Beidzot iepriekšējā posmā Raunā zaudēto ātrumu bija atgūs Artūrs Bāriņš, tikai viens pāragrs starts vienā no priekšbraucieniem. Viņam lika cīnīties par iekļūšanu finālā visos pēdējās iespējas braucienos pēc kārtas, un tas izdevās, rādot to pašu sniegumu kā pērni. Viss savās vietās nostājās. Stūri jauna, var pabraukt. Pie vainas bija stūri vecā. Skaidrs, jā, arī pēdējā kvalifikācijā pat Vecgaila ķēri. Finālā es domāju, ka Vecgaila būs kaut pacīnīties. Ceļš no starta, jā, tie tev padodās jau ar šito mašīnu. Starti viņai labi, bet viņa atkal... Mums arī viens ātrums tikai palicies 3. Bet, šitā trasē it kā tikai to vien vajag. No rīta jau dzinām nost no trailera un pazudu visu. Skaņas nāk dīvainas, bet cerams, ka izturēs. Ja Bāriņam finālā bija jānostājas pēdējā rindā, tad pirmo starta rindu bija nodrošinājis Bāriņa minētais Artūrs Vecgailis. Raunietis bija apņēmības pilns turpināt cīņu par uzvaru kā pirms nedēļas savā mājas trasē. Golfīte ir saremontēta un uzticama kļuvusi, un braucam. Pa vasaru kaut kā laikam baigi gribējām to motoru dabūt dūmā, bet visa vasara pagājuma beidzot ziemu ir. Klausies, tāda izredzes, es tavā vietā domātu visu jau pirmā vieta dabūt, Par ātri nespiedīsim, bet cīnīsimies un, protams, visi tagad brauc uz starta, lai izcīnītu pirmo vietu. Tāva taktika tur? Nezinu, meklēšu sniegu. Sniegs tika atrasts vairāk nekā vajadzīgs. Finālā pēc skarbas cīņas ar Artūru Bāriņu Vecgails nosprūda kupenā. Žēl, bet jau otro posmu pēc kārtas viņš savu īsto spēku samēru nespēja realizēt augstā rezultātā, un finišs nav sasniegts arī te, kādi pārmetumi Bāriņu virzienā. Man gan liekas, ka bišķi tur džeks bišķi pa traku satrakojās un tā kā, vajadzēja bišķi pierauciet, bet, cerēsim, ka brauks arī nākošajā posmā un tad jau atriepsimies. Protestus neiešu rakstīt, nākošreiz es viņu kaut ko bišķīt. Tev jau arī, manuprāt, jāvaino, kā ar Lauru Sēli, tur bija kontakti.
Protams, kontakts bija uz tāda ledus, tur pietiek, es nezinu, pirkstu bez mazai pasas, un tad mašīna sagriežās. Bet šeit bija bišķi savādāk. Bet nežēlosimies, gan brauksim nākošo gonku. Dzirdējāt, pirms šīs visu aprunātās sadursmes norisinājās vēl viena, tikpat būtiska. Kamēr Bāriņš nebija pietuvojies Vecgailim, Vecgails cīnījās par pirmo vietu ar nevienu citu, kā iepriekš viduvēju sniegumu rādošo Lauru Sēli. Negaidīti, bet Sēles fināla pirmos 2 līkumus nobrauc pa priekšu visiem. 3. pagriezienā sajusta zaudējuma garša. Gribējās, jā, tik tālāk, bet, tādi kolēģi tādi nebija visai patīkami pagadījās. Jā, visā braukšanā paņem apgriež, nezinu, vai tas būtu prātīgi. Kaut kas jāmaina visai. Bet, tad punkts ar punktam, kā tu vispār tajā priekšgalā nonāci? Sanāca tā, ar mazu gāzīti lēnām iesāku. Tā arī centos turēt tā, bez liekas spolēšanas un uz priekšu. Otrās starta rindas necerētu, manuprāt, 2. līkumā jau brīnījās, kurš esmu. Jā, tā sanāca. Baigi labi bija, pašam patīk. Par Bāriņu prieks, startējot no beigu gala, finālā viņam izdevās cīnīties par pirmajām vietām, un pēc kontakta ar Vecgaili Bāriņš finišēja kā pirmais. Nav jau pirmā reize, bet šoreiz baigi viegls fināls bija. Nebija tā domājis, jo Ārturs ātri palika malā. Tad tagad izskatu to lietu, varbūt es būšu vainīgs, bet tā viss kārtībā. Jā, tas brīdis no tālas puses, kā izskatījās. Barā gājām visi, kuram paveicās, kuram nē. Tīri tādā ziņā. Jā, un pēc tam jau visi pa mierīgo, pat, manuprāt, atlaidi. Jā, pēc tam jau skatījos savus apļus. Galvenais bija nobraukt un viss. Īpaši vairs konkurenti nebija neviens. Vēlāk izrādījās, ka cīņa par uzvaru bija velta. Pret Bāriņu Ermīns Vācietis iesniedz protestu par tehnisko noteikumu pārkāpumu mašīnas purngala stiprības sijās. Protests tika apmierināts un uzvaru nonāca Jāņa Nikala rokās. Finālā Nikals sasniedz 2. vietu, līdzīgi kā Bāriņš, vadošajās vietās nonākot ātri un dažviet pat pārgalvīgi uzbrūkot Bāriņam. Pirmās kvalifikācijas 2 bija labi, 3. man izstūma. Finālā cīnījos kā varēja, beigās sagāja. Sākums kāds? Sākums bija normāls it kā. Pēc tam sāku lēnām atlēst, jo domāju, ka neizturēs puses kaut kas tur grab un kratās, un tad atlēt. Tā varētu vēl Bāriņu cīnīties. Jā, tas, manuprāt, bija lielākais šī fināla notikums, to cīņu Bāriņu, pat vienā līkumā, pat 2 bija. Jā, tā sanāk, mēs tur viens otru visu laiku tur mocījām. Pārsteigums pašam, bet 3. sacīstē un 2. protokolos Bāriņa diskvalifikācijas dēļ bija Sandis Džeriņš. Lai arī viņam visu laiku sakoja Agrs Bahmanis, Agrs tā arī nespēja uzbrukt Džeriņam paša kļūdu dēļ. Gala līkumā 2 Bahmanis sagriežās. Un tomēr, kā Aleža Biklēvs juniors Džeriņš, sīkst pretinieku vidū varēja nonākt tik augstā vietā. Startu paņēma labi, bet tad pagāja man garām tieši labi. Ja nebūtu noteikti apgriezies, iekļūs sadursmēs, tā diezgan veiksmīgi. Pamanīju jau, kad vairs no mūzes neviens nav. Viņš tur tā stabili brauc tā lēnām. Bet izpūtais tev, pārlieku skaļš, tā kā būtu kāds pakaļā iebraucis un izpūtais nolauzt. Jā, no sākuma jau viņš bija tāds.